Čau! Čau, 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 čau. Sestdiena, un mēs esam darbā. Protams, man ir daudz asistenti, 1, 2, 3, šobrīd tikai 3. Čau, čau. Mums šodien būs sarunas par un ap bērnu apģērbiem, Sestdien, svētdien, brīvdienās mēs varam veltīt laiku sev un arī bērniem. Super, ka pievienojies, čau, čau. Esam apģērba outlets no Rīgas, bet mēs esam arī online, findīs.lv. Un man te būs 3 mazie asistenti, tā kā tas arī fonam piederās. Šīs ir mūsu klāsts par bērnu drēbēm. Čau, čau! Enī, nāc iepazīsties lūdzu ar visiem, jo citādāk jau nebūs miers. Sveiki, labdien, labdien, labdien. Un Enī varētu varbūt tās mums rādīt visas apģērbus, jo čau, kas pievienojas, forši, čau. Paldies, mēs esam, mēs gribam būt forši un esam. Tātad es stāstīšu, piemēram, čau, prieks, ka ienācāt. Iever durvis lūdzu, lai nav augstums. Tātad bērnu drēbes, es domāju, kāpēc, lai neparādīt, ja mēs esam šeit. Un vecumā no bebīša līdz gadiem kādiem? Līdz gadiem, cik tev ir? Tev ir 9 gadi, apmēram, līdz 1,28 m, Tātad es varbūt varētu rādīt, un ja kaut kas interesē, droši rakstat, jautājiet, un, sākam, Tātad, pabīdies malā. Reku mums ir, sāksim ar vasaras pludmales variantu, ko nozīmē, kur Jēkabs, labdien, mums te visi pievienojās, un Enija iet spēlēties ar brāļiem, jo mazākais vēl kaut kur. Tātad stāsts ir par biksēm. Šorti. Tu nogāzīs, lūdzu. Rekur ir 104. izmērs, kas būs aktuāls šeit, 104. Un pateikšu 1,28 m. Nāc maliņā. 1,28 m un 104, zinat? Čau! Čau, Anglija! Ej, super, mums saskanēja laiki. Privietiki! Šortiņi, varbūt kādam jāiet uz pludmales, varbūt kāds sāk sezonu ar peldēšanu, Kāds iet uz baseinu, kādam brīvdienās viss bērns izaudzis un auzas, Tātad 104. izmērs, majoral drēbes, šīs būs majoral drēbes, kas ir, majoral drēbes, kuras ir spāņu kvalitāte, un mammas, kurām ir bērniņi, viens vai vairāki, kuras ir pamēģinājuši majoral, tās zinās, ka, čau, paldies, tās zinās, ka, kas ir majoral? Majoralam ir kvalitāte, un ja ir maziņš, tad pēc tam būs jau lielāks, un to nākošajam bērniņam varēs nodot, kā saka, uz priekšu, Tātad majoral šorti, ja kādam interesē, 104. izmērs, bija 21, tagad ir 11 eiro, Šitas ir forši. Šitas ir forši, Ok, ar smaidiņiem ir forši. Jēkabs pērk, Viņam nedara, bet viņš pērk, ok. Tālāk mums ir šorti, te arī mums ir cepuris. Mums ir šortu sadaļa, bet varbūt šortus mēs varam atlikt uz pēdējo brīdi. Paldies, čau. Varbūt uz vēlāku laiku, jo. Tagad nav gluži sezona šortiem, bet varbūt kāds brauc uz Ēģipti, piemēram, uz Turciju, Spāniju, nezinu, kaut vai uz siltām zemēm, kas ir, nezinu, kas mums ir siltās zemes, piemēram, kas... aiziet apsvērst, ko brālis dara mazākais. Izdomājiet siltās zemes tikmēr. Tātad Ēģipte, ok. Šie ir uz 1,28 m. Mums ir vairumā uz 1,28 m un uz 1,4 m, izmērs pārsvarā. Labi, es sākšu varbūt ar krekliņiem, ar garām rokām. Jēkabiņi, es tev trāpīšu pa galvu. Šis ir laivs ar bērniem, jūs paši zinat, Šitāds te džipu fanam, reku šāds te, tumši zilā krāsā ar garajām rokām būs. Šitas izskatās, būtu izskatīties labs bez garajām rokām. Ok, Jēkabs nav garo roku piekritējis, bet ziemā ir perfekts ar vestīti vai pavasarī ar vestīti vai apakšā ar garajām rokām. Šis ir otrais, kas ir ar skateboardu, tumši pelēks. Tātad abi divi ir tā. Nē, viens ir, tu it pateikšu, te bišķiņ jūk. 100, kurš tas bija izmērs? Kurš var pateikt man?
104. Es taču teicu, 104. izmērs. Bērnam majorāla kvalitāte. Jā? Tā, ejam tālāk. Pelēkā krāsā mums ir tas, kas mums ir palicies. Ar, kas tas ir? Skateboards, jā? Arī ar garām rokām. Plānās maiciņas. Un šis ir uz 1,28 m. Tā bija 18, tagad ir 50% atlaide. Un tas ir 9 eiro. Redzi, krekliņš. Ilgi un dikti, neizstaipīsies rokas, neizstaipīsies tur sāni un neapgāz statīvu. Tā, ejam tālāk. Wow, šitais mums būs 104. izmērs. Un kas mums ir priekšā? Tadā. Kruti. Krutais, tur mainīgais, jā? Mainīgais. Te tā kā cits materiāls. Skateboards tas pats. Skateboards, jā. Un šis ir uz 1,4 m, 104 centimetri. Un šis ir 11 eiro. Wow, ejam tālāk, jā? Spilgti melns. Paskaties uz to. Jā, paskatīsimies uz šo. Reku šāds te, pilnīgi jauns, jā? Visu var apskatīt. Jā, Jākab. Visu var apskatīt arī... Čau! Čau! Visu var apskatīt arī findīs.lv, jā? Un kāds jautājums noteikti šeit var prasīt. Un, ja ne, tad var arī zvanīt, jā? 2945 2175 vai 24 330 330. Jā, super, jā. Paldies, čau, Elza. No kuras puses esi? Dod mums ziņu, mēs esam no Rīgas. Bet visu laiku var atrast findīs.lv, tur ir arī mūsu mājaslapa, un tur var atrast arī šos te majorāls foršās firmas. Tā, šis te krekliņš ar kaut kādiem simboliem. Your own way, jā, tas ir katram. Mazliet armijas tādā hakija stilā. Man patīk. Tā, Jākabiņ, kas mums te ir? Šitais uz 1,28 m pa 10 eiro majorāli. O, čau, nādaži, čau, ādažiem. Enī, pasveici nādažu. Nāc parādi, pasaki čau ādažiem. Citādāk fonā pano. Tā, bešīgā krāsa, 128. izmērs, tas ir tā. Jākab, tas ir tavs izmērs, jā, man naču. Mēs varētu ideāli, Jākab, tu būsi modelis mums. Re, kur ir parāda rokas. Naču, jā, tu arī varēsi. Re, kur ir 1,28 m. Man puikam ir 6 gadi, tūlīt jau 7, jā. Šitāds izmērs dar Džekam uz 6-7 gadi. 6? Jā, trāpīju. Labi, tātad šis bija 20 eiro, tagad ir tikai 9 eiro, dāmas un kungi. Majorāls, smukie krekliņi. Šis ir par ziemas skāci interesants, jā? Tā, Miķels arī, jā, labdien! Reku mazākais atnāca, jā? Ok, tā, parādīsim, kas mums Miķelim. Tā. Miķeli. Reku ir, šis gan ir lielāks. Šis ir arī uz metrs, 1,28 m. Kurš? Klusu. Jā, tev patīk. Es viņam iedošu citu krekliņu, viņš nopirka šo, piemēram. Tā, sveika, Krasta iela 103, tas ir blakus Dienvidu tiltam. Es tūlīt pastāstīšu par krekliņu, jā. Krasta iela 103, droši padalāties, šeit ir bērnu, sieviešu, vīriešu apģērbi, aksesuāri un feina sadarbība gan internetā, gan klātienē, jā. Tātad šāds te maksā 1,28 m un kurš negrib šitādu? 16 eiro bija, tagad viņš maksā 8 eiro. Nu tātad 50%. Tā. Tātad nepazūdam kontakts te brīšiņ, jā. Mēs esam te, brauc ciemos, Elzā. Brauc apakaļ, jā, Krasta 103. Lūk, tātad es teicu, jā, 50% atlaidi, tas ir jāķer, jo mums ir tāda politika, ka katra prece, katra prece ir vienā gabalā, praktiski vienā eksemplārā. Tā, es Enijai parādīšu, piemēram, ziemas jaku, kas mums ir, jā. Dāma, vai tev derēs? Es domāju, ka tev būs mazliet par maz, jo šis ir uz 1,28 m. Pagaidi. Uz 1,28 m. Reku, mums ir dzīves modelis, naču, kurai ir uz 1,40 m izmērs. Aiziet. Uz 1,40 m, bet uz 1,28 m redzēsiet, kā izskatās. Nu, taisam ciet, jā, matus savācam. Tā, jā, kā pagaidi. Šitā te, nās te. Pagriezies, lai var redzēt, ka tev pāri dibanam, jā? Tā kā, ok.
Majorāla jaka. Jā, jaka. Jā, šī te jaka ir. Tūlīt pastīsimies, cik viņa maksā mums. Man liekas, ka tā. To es noskaidrošu. Tūlītās, jo te laikam ir kaut kas nolidojis cena. Bet tas nav nezināms, to es varu noskaidrot. Man liekas, bija ap 24 eiro, man liekas. Bet tā ir ziemas biezā jaka uz 1,28 m. Tā, Enija. Jākabiņ, tu jau iepērcies, jā, pabīdās. Kāpēc visi saskarē te? Nu, tas ir darbs ar bērniem, jā. Kurš zina, kurš mājās šobrīd ir, kurš atpūšās? Pilna māja bērniem, vai ne? Paskaties uz šito. Un ieiet telefonā, un tur arī ir pilns laivas ar bērniem. Bet tā ir dzīvā realitāte, kur... Kāpēc ne, vai ne? Kāpēc nepastrādāt kopā ar bērniem? Pamēģināt pastrādāt. Viss šis ir pieejams findīs.lv. Ja ne, tad brauc atpakaļ uz Krastiela 103, blakus Dienvidu tiltam. Iekšā brauca teritorijā, un mēs te būsim. Enija, tu apgāzīs. Tā, skatāmies tālāk. Majoral. Šāds te smuks, laikam mūzikas fanam būs. Uz 1,28 m. Nu, dāmas un kungi, 7 eiro. Tā, pabīdies, man. 7 eiro. Jūs redzat? Šāds te plānais ar garajām rokām 7 eiro. Tā, Jākab, aizies ar brālīšu, labi? Enija, aizies, lūdzu. Mēs tur savāksim mazo, jo citādāk mums te aizies disene. Čau, čau, no kurienes esam? Čau! Mēs esam no Rīgas un no kuras puses tā? Nenāc, labi? Te, vienkārši te apgāzīsies. No kuras puses esat? Jo mēs esam no Rīgas, bet mūs visu laiku var atrast arī findīs.lv, jā? Internetā visu var, bet, dzīvē es jums parādu apmēram, kā tas izskatās, kas ir palicis. Tā, paskaties, kāda pilsēta, bet spilgts tāds, oranžīgs spilgts. Un šis arī būs, es pieņemu, ka, šim ir 8 eiro no 16 eiro, tas ir 50% atlaide. Pilnīgi jaunas ar birkām, ar tā. Ok, tātad mums ir dažādi krekliņi, katru varbūt nerādīšu. Šādi te balts, ar svītrām, bez svītrām, praktiski visiem līdzīgas cenas, ar kalniem, bez kalniem. Cits ir zolīdāks jau, redzat, ar tā kā 2 vienā, jā, aizies uz, aizies uz, kas tas ir, uz zolīdo pasākumu 2 pa 1, 2 pa 1 cenu, kad ir it kā krekls, bet tas ir reāli tā kā maiciņa, jā, bet aiziet pretī Elzē. Tā, šis ir uz 1,4 m, kas būtu tā kā mazajam puikam, un bija 25, tagad ir 12 eiro. Majoral. Es pievietaisīšu dursit. Enija, klusu. Tā, viņi izgāja ārā uz otru telpu. Mēs varam parunāt. No kuras puses esat jūs? Dodat ziņu, kā jums tur, kur jūs? Pilna māja bērniem vai kāds brītiņš mierā? Tā, tātad kur ir arī šādi te. Hakī krāsā, brūnā krāsā, jā? Kuram tādi interesē krāsas, toņi ir dažādi. Jūs redzat? Dažādi, krāsaini. Visi ir Jā, visi ir labas kvalitātes, teiksim tā, viņi neizstaipās, viņi nenobubuļojās pēc pirmās reizes. Kurš? Jā, Jākab. Jā. Kurš ir Majoralu pieredzējis? Nāc, lūdzu, tad filmējies un stāsti. Kuram ir mājās Majoralu džemperīši, bikses, krekliņi? Ja runā pa biksēm, tad es tikko ieraudzīju tieši, reku mums ir arī bikses. Krekliņu tēmu jūs sapratāt, jā? Tātad krekliņi mums ir biezā slānī uz dažādi. Uz 1,28 m un uz... Jā, labi, mēs parādīsim šito, jo šis ir krūtājs, jūs redzat? Paskaties, cik spilgta krāsa, tā ir spilgta tūmā. Tā ir ziemeļblāzma vēl to jau. Jā, šī ir ziemeļblāzma vai ziemeļpola lācis, jā? Tātad, kur ir bikses, džinsu bikses, mazajiem aktīvistiem, uz gumiju baigi labi, redzat? Šitien te ir gumija, kur savalkās, un tā, kad nav nekādi klipši, nekas tikai striķīt uzvelc ar gumiju turās.
Tātad 80. izmērs, kuram ir mazais 80. izmēra aktīvists, bija 37 eiro, pie mums ir 18 eiro, ja? Bet, kā es jau teicu, varbūt vienu kodu jūs gribētu atlaižu, bišķiņas parunāšu, jā. Atlaižu kodu varu arī nosaukt, vai bišķiņ vēlāk, Jākab? Bišķiņ vēlāk. Būs atlaižu kods, kur būs mīnus 10%, bet mūsu mājaslapā iepērkoties uz 50 eiro, bezmaksas piegādi. Ja, ņemam vērā, neaizmirstam. Nāc malā, Miķeli. Tā, nepazūd. Tā, palaid. Aiziet, lūdzu, tālāk, jo tur maz vietas ir. Jā, nu tad pabīdies bišķiņ tālāk. Tā, kas mums vēl ir? Liku lielāka izmēra krekli mums ir. Jack and Jones. Kurš zina, kas ir Jack and Jones? Jack and Jones ir kvalitatīvu lielāku puišu firma. Un reku šāds te krekliņš. Tumši tādā hakī krāsā. Uz 1,52 m, viņš maksā 6 eiro, ja? Ar visām cenu zīmēm, kā es šito saucu par pavadzīmi, kur jūs varat redzēt oriģinālo cenu, jo oriģinālā cena bija, teiksim tā, 12 eiro. Nu, es saku 50 eiro nē, bet 50% atlaide gandrīz visām precēm. Tā, mums ir arī smukas, aiztais durslūciet, ja? Mums ir arī smukas žaketes, kuram interesē žaketes, Majoral kvalitātes žakete. Tā. Un ar šādiem elementiem, kuram jāiet uz kāzām, kuram jāiet uz kādu ballīti, kuram tuvojās izlaidums, kuram šogad izlaidums ir Jākab, pacēl roku. Mums būs izlaidums, tāpēc attiecīgi mēs varam arī šeit kaut ko pameklēt. Padodam tālāk ziņu, varbūt kuram kāds būs izlaiduma pārstāvis, meitene vai puisis. Tātad šis te uz 1,52 m. Viņas cena oriģinālā bija 60 eiro par žaketi bērnam. 32 eiro, lūdzu, žakete kvalitatīva. Varat apskatīt, paskatās kādas rokas. Kādas skaistas rokas, kvalitāte, pogas, ja? Kuram ir tumši zilais apģērbs, ja? Tas arī varēs šo te iegādāties. Ir arī mazajiem brālim apģērbs, ja? Mazā izmēra žaketīte. Šī arī bija 60 eiro, es atvainojos. 60 eiro bija, bet nu ir 30 eiro. Tātad 50% atlaidē. Apskatam, arī kvalitāte. Kurš zina, Majoral padodam tālāk, jo Majorals ir, es teikšu, tā nenolietojams, ja nu vienīgi pa asfaltu neskrēd ar šīm drēbēm, ja. Ir arī cits variants, kam ir cits materiāls, nav tā kā, nav tas austais, pītais, bet ir arī pītais, bet šis ir kā žakets audums, kā žakets variants. Jā, man ir jauna Oskar šodien. Meita man nopirka, jā. Tā, ir arī mazāka, tā, mazākā brāļa smēle. Šeit ir lielo māsu, mazo māsiņu vai lielo brāļu, mazo brāļu apģērbi. Jo te var tāds foršs komplektiņus sataisīt. Tā, šis ir, must have, paskatās, aitādiņa. Redzat, kāda mīksta? Reku mīksta. Šitāda, bet iekšpusīte nav tā kodīgā, ja? Ko šito varētu uzvilkt un sasildīties. Tātad šī gan ir no Veromodas, iemaldījusies, bet mums ir daži arī, piemēram, no H&M, bet pārsvarā mums ir viss no Majoral. Veromoda nav sliktāks variants, bet šīs te aitādiņas vestes cena bija 42, tagad ir 23 eiro. Ja? Tātad pavasaris tuvojas, lūdzu, ar podziņām, neaizmirstam, ka var iegādāties šeit. Klātienē, jā, tu man iedod šo jaku. Var klātienē vai findīs.lv. Vai arī var zvanīt, kādu jautājumu uzdot. Tā, brālis un māsa nāk te, un Miķels ar kaut ko grib pārdot. Tātad. Tu gribi parādīt, jā? Labi. Viņš grib pārdot šo krekliņu, jā? Kurš pērk? Tu pirksi, labi. Viss viņš ir nopircis krekliņu. Tātad ziemas laikā, pavasarī, ziemā droši vien kāds kombinācijā brauc, bet pavasaris tuvojās. Pavasarī biežāk jakas vilksim, jā? Šāda te jaka, ļoti skaista. Viņai tas materiāls ir ārpusē tāds samtīgs. Šo visu var redzēt arī mājaslapā, bet, es parādīšu, pačomdīšu, lai var uzzināt, kā izskatās dzīvajā. Redzat? Ar tādām stingrām kabatiņām. Un iekšpusē kapuce ir šāda. Attaisīsim vaļā.
Tā, pogas ārpusē, lai nekas nekur nepūš. Čau, čau! Čau, čau! Šeit par outleta apģērbi. Šoreiz par bērnu. Ašais apskatiņš par bērnu drēbītēm. Iekšpusē arī šī te pūciņa ir. Un šī jaka ir uz 92. izmēru pa 22 eiro. Viņai ir tiešām, man liekas, 60% atlaide. Tā kā, kuram der uz 92. izmēru, lūdzu, ķeram ciet, jo viens eksemplārs. Tā, kas mums te vēl kaut kas līdzīgs, bet pilnīgi cits ārpus materiāls, čaukstīgais materiāls. Iekšā ir arī tā kā džemperīša rokas. Nav puciņa iekšā nekāda. Šai jakai bija cena 51 eiro, tagad ir 25 eiro, ja? Visu var tā, ar kodiņu vēl būs 10% atlaide papildus šai cenai. Iekšā ir rūtens, bet visur tāds tas, iekšā ir, zin kāds, tā kā vestes materiāls, ja? Reku parādīšu. Vestes pūka, tāda čaukstīgā veste no ārpuses materiāla atšķirās iekšpusītē. Un es domāju, ka viņa būs ļoti, ļoti silta. Jā, tu arī rādīsi krekliņu, lūdzu pats laukšainī, tu man esi asistents. Tā, un šī jaka maksā uz 92. izmēru 25 eiro. Čau! Tā. Tā, noliksim te maliņā. Tā, jaka palīdzi mums. Jā, un zaļā krāsā. Jaka, tā nedari. Jaka. Zaļās krāsas jaka. Šāda te. Ar siltinājumu. Bet tā nav pūciņa. Tā ir tā kā tas, kā cimdus uzvilkt, ja? Piecelies augšā. Kas ir, ja? Jā, viņam vajag vesti. Nopirki vesti, lūdzu, ej. Tu šito parādi, lūdzu, jā? Miķels mums pārdos. Reku ņem. Lūdzu. Tadā! Pasaki, kas jāpērk, Miķel? Šitais, jā? Labi. Lūdzu, viss nopirki. Jā, šitais. Šī ir skaistā. Skaistā, tā kā tāda kažokādas jāciņa skaistai dāmai, kas mazai cacai, mazai dāmītei, bet viņš izskatās tik silts, viņš ir tik silts. Lūk, Majoral jaka, kura ir tā, uz 1,4 m izmērā pa 27 eiro, jo šis jau ir tāds ekskluzīvais variants, kur dāmīti iet uz teātri vai dāmīti brauc ciemos, ja? Pavasara variants, noteikti tikai pavasara variants, jo, šobrīd tas nebūtu prāt darbs vilkt, ja? Tā, kas mums ir? Zelta jaka, zelta krāsas jaka, Majoral. Zelta. Re, kur iekšā pūciņa, ļoti silta, viegla un ar zelta elementiem, jā? Jākabam iepatikās. Tā, un šis mums ir uz 1,28 m pa 17 eiro. Vienīgie varianti palikuši. Lūdzu, skatāmies internetā, ķerām ciet, jo tas, kas ir tagad, atnāks kāds uz vietas, vairs nebūs. Tā, pagaidi. Kā jau es teicu, šīs te jakas divas mums ir divas uz 1,28 m. Palaid. Uz 1,28 m pa 24 eiro, ja? Tas ir, man liekas, priekš Majoral ļoti, ļoti laba cena, kur, pagaidi, vestīte, pagaidi. Mam. Ak, Dievs, visi grib visu kaut ko rādīt, ja? Varbūt es... Kurš vēl māk kopā ar bērniem iepirkties vai rādīt visu, kas ir? Klusu, Miķelī. Tā. Tu jau parādīji. Reku, mums ir veste. Veste? Ņem parādi vesti. Ņem parādi vesti. Reku, veste. Lūdzu. Majoral, saki. Majoral, jā. Saki siltumiņš. Tā, un parādi izmēru, parādi cilvēkiem izmēru. Nav ko slēpt, jā, Miķeli? Tā, pagaidi, iekšpusē mums laikam būs cena. Tā, kas mums tur ir? Jā, ir. Kas mums tur ir? Uz 92. izmēru pa 20 eiro, jā? Dodat ziņu, ja kādam kādi jautājumi, kādam kāds kaut kas iepatīkās no šī. Miķeli, aiziet tur. Aiziet, Enija, es visu nerādīšu, jo te mums ir arī grūtnieču jakas. Tā, starp citu, tieši par rokai mums ir arī grūtnieču jakas, kur mazums ir garā un īsā versija pa 20, cik mums te bija? 28 eiro un dažāda stila. Es varu varbūt uzmērīt, ja kādam interesē, ja ne, tad dod ziņu. Dažāda stila, jā, šitais ir pavisam pavasars, bet, mazums laicīgi jāgatavojas. Skaistā smukā pavasara jaciņa. Tā, māsa, kažociņu, jā, rādīsim. Tā, es gribēju parādīt
nu ne ziemas, bet vispār siltos džemperīšus mums dāmām. Dažas ir, jā. Tā, nāc. Reku šeit 92. izmērs. Ļoti, ļoti silti, mīksti. Tā, kāpēc tu aizķēries? 92. izmērs, siltā džemperītis, Majoral. Ja? Šādi te adījums ar podziņām vai bez kā gribas. Tā, man jau te sāk ķerens spēlēt, bet ideju jūs sapratāt. Jā, mums ir arī kažociņi, smuki, ciku caku, dāmām, pavisam mīksti, pūkaini, ja? Atrodamies Rīgā Krastielā 103. Mums ir sākot no bērniem, apakšveļa, augša, bikses, zābaki, kā piemēram, parādīsim šeit arī Pepi džīns zābaki, kas ir puszābaki, ļoti, nav smagi, nav arī ļoti viegli. Man liekas, ka viņi ļoti ērti, ar siltinājumu mazu, bet nav ziemas. Šie te perfekti ir pavasara rudens zābaciņi, kas būs tā kā viens uz visiem laikiem. Tā, kas mums vēl? Izlaiduma laiks tuvojās. Tātad mums ir rozā bikšu kostīmi, ja? Rekur, bikšu kostīmi, ja? Neticam, izskatās kā kleita, bet ir kā bikšu kostīmi. Šādi te rozā, balts un viens, laikam, balts bija. Uz dažādi izmēri. Šie gan ir uz 1,22 m un sākot no 1,10 m. Viņi būs par 29 eiro. Majoral kvalitāte. Kur mums ir baltais? Jā, paldies. Tātad mums ir dažādi izmēri. To visu var redzēt arī, liec apakaļ, paldies. To visu var likt arī redzēt mājaslapā. Nu, šis skaistulis, nezinu, man gribās parādīt. Mazā skaistā Majoral kleitiņa. Mazai dāmītei uz, kas tas mums bija? Uz 1,4 m izmērā 27 eiro, jā? Tātad viņa ir tāda tā kā blūzes, Enī grib, jā? Blūzes materiāls, jā? Jā. Tā, mums ir arī svārciņi, kleitiņas un arī zolīdie krekli, kuram mazums citur kāds izlaidums, jā? Mums ir arī pieaugušo kleitas un krekli. Tā, man mazie skraida apkārt, es vairs īsti nezinu, ko runāt. Kādam kāds jautājums ir? Nav, jā? Nu, visi atpūšās, jā. Jā, paldies, jā, noteikti apskaties findīs.lv un tur ir visa informācija. Ja ne, tad droši raksti, zvani. Un brāļi viens otru jau tur masē. Jāiet ārā, vai ne? Ziema ir un ideja sapratāt, ka mēs te esam, mēs jūs noteikti gaidām un gribam jūs iepriecināt ar skaistām cenām un noteikti ar kvalitatīvām drēbēm. Ja? Tā kā, vēl kas man bija, man ļoti aizmirst, gribēju šito parādīt, par ziemu atcerējos, šī tik skaistas bikses uz 5-6 gadi. Pa 30 eiro šādas te, bet viņš tiešām ir neon zeltens, zaļš, Quicksilver bikses un mazais šļūts pa visurienu un arī mantiņas. Tu dieniņo, saki tā visiem. Tā. Jā, tā. Mēs kā Mika, 4. bērns mums spēlē futbolu, tā kā paldies par skatīšanos un sūtām bučas un tiekamies pirmdienas laivā par, es domāju, džemperiem, par apakšveļu. Nu, kas zina, tiekamies pirmdien, atā! Atā!